Tā kā es esmu patologs, es īstenībā ikdienā nestrādāju tieši ar pacientiem, bet pamatā strādāju laboratorijā, līdz ar to man ir konstants prasība atkārtot klīnisko medicīnu, un tas ir mans mērķis katru gadu no jauna iemācīties pašam, lai es varu pastāstīt kaut ko studentiem, kas ir aktuāls un vairs varbūt nav aktuāls pirms tiem 5, 7, 8 gadiem, kad es mācījos. Mēs ar manu kolēģi Miķeli Pūķi uzsākām tādu projektiņu, ko sauc par jauno patologu skolu, kuru mēs vadām jau pāris gadus, un tā ir mērķēta uz studentiem, kur mēs viņiem mācām tīru patologu ikdienas darbu. Nedaudz atšķirās no tā mūsu darba šeit, katedrā, kur mēs stāstam galvenokārt teoriju un tādu plašāku klīnisko medicīnu, tad tajā procesā mēs vienkārši pēc iespējas vairāk mēģinam iemācīt vai pastāstīt, ko mēs darām vispār ikdienā laboratorijā. Man vienkārši patīk tas process iemācīt un redzēt, ka cilvēks ir kaut ko sapratis labāk un novērtēt to. Tas ir tas vislielākā gandarījuma devējs.